šobrīd 5. decembrī, kur mums ir 5. Oi, liels. Oi. Liels līdzi. Tā. Aha, kā tūbiņa. Lavender hand cream. Lavandiņas roku krēmiņš ar sīta kvalitāti. Nu, labi, šitāds vispār Eiropā nav. Tas ir kaut kas Sarkalno Amerikas mums ir iedāvinājies. Skatīsimies, mēģināsim. Un man jau ideja, ko es pastāstīšu jums tieši par krēmiņiem kaut ko radošu. No forši, vai ne? Izmēģināsim šodien tieši augstumiņā, ne? Skaisti. Un kā jau solīju, parādīšu ideju, jeb iedvesmiņu, kā, protams, ir forši, kad uzdāvina kaut ko, bet mēs varam paši visu kaut ko interesantu uztaisīt. Tas viss ļoti vienkārši, un es arī parādu. Tā mums bija forši izbrauciens pie Āramamūna pagājušajā gadā uz Jaunpiebalgu pie Maderas, kur mēs forši vienkārši meitenes savācāmies mašīnā un aizbraucām foršā ekskursijā un pavadījām dieniņu uztaisot krēmiņus. Šodien gan jau vairs nav tie, ko mēs taisījām izlietoties, pamēģināju pat eksperimentēt, tajos pašas trauciņus vienkārši izmantoju. Mēs te bijām taisījuši uz ziedītē elpceļiem, un šitā, man liekas, bija man dāvaniņai. Jā, ķermeņa sviestiņš, toreiz man vēl uzdāvinājums bija tāds barterītis. Un, jā, tas pat arī ar višu vasku papā eksperimentējusi ziedīt. Nu, var sakot, visu var uztaisīt. Tas ir tik forši un vienkārši. Tā kā attienot apakaļ filmu vēl, kurš mums bija 2. datumiņš un 3. Ja, kur bija ziedīta, lūpu balzāmiņš, šīs lietiņas visas var uztaisīt arī paši. Un turklāt kopā ar bērniem, kad mēs nododam šīs te prasmes un iemaņas un parādam, jā, ir forši, kad ir kvalitatīvi mēs varam dabūt arī kaut ko, bet es saku, šitās lietas nekad nepērku. Es viņas vispār gadiem neesmu neko no šī visa par krēmi, losjoni, ne vispār neko neesmu pirkusi. Viss ir vai nu paštaisīts, vai nācis dāvanā par pirkumiem. Tā kā parādīt bērniem, kad mēs varam, un tas viss ir vienkārši, to visu ātri izdarīt. Tas ir vienmēr interesanti. Tā kopdarbošanās vienmēr ir interesanti, iedvesmojuši. Nav veikalos jāiet, jātērē liekas iepakojums, tur jāpiesārņo daba, ja tu atkārto stikla burciņu, tur atkārto tentās reizes tik iztīri un visu un aiziet un atkal pildi, protams, mazākā daudzumiņā, bet, nu, viņš vienmēr ir svaigs. Un aizrunājoties par to paštaisītajām visām lietiņām, vienkārši nevarēja nepieminēt, es jau bišķi tādā haipās aizgājusi. Reku, teiksim, meitiņa Evelīnē, man, ja viņai ir savu smaržu kolekciju, ko viņa ir uztaisījuši no ētriskām eļļiņām, viņai nav jāpērk sintētiskās. Mēs esam pasmaržojuši, mēs esam aizgājuši uz attiecīgiem veikaliem, kur visi smaržo 24, 7, 365, un sajūtis atšķirības starp dzīvu aromātus un starp sintētisku aromātu, kāda ir atšķirība. Un dažādos tilpumiņos, un izskatās šitā gan tukšpudlī, tā bija viena no pirmajām, bet viņa atstāja sev, būs jāuzpilda, bet, ka var paņemt dzīvo dabas aromātu, pats uzjaukt, ka tu redzi, jā, bet man arī izdodās, es arī varu, un man nav obligāti jāpērk veikalā, vai kāds gudrāks par mani kaut ko uztaisīs, bet viņa savos arī, nu, cik viņi sāka, man liekas, savi 5, 4 gadiņi, kad sākam kaut ko sākt jaukti, un tagad viņi maņem uz skolu, un arī var, jebkuram uz savam garastāvoklītim sevi vienkārši palutināt, tā kā, nu jā, viss tas sajūsmā par šo. Un tā kā solīju kaut ko arī praktisku parādīt, iedvesmojošu, cik ļoti vienkārši ir pagatavot to pašu roku krēmu vai ķermeņa krēmu, bet kam visam var izmantot īstenībā. Tā kā receptīte man aiz muguras. Tas būs uz tā tiešām mazāku daudzumu, nu kaut vai viena ēdamkarota šīs sviestā, viena ēdamkarota saldo mandeļu eļļa, ja, vai kokosriekstu eļļa. Es gan ieteiktu personīgi, es lietoju frakcionātu kokosriekstu eļļu, kur taukainā frakcija ir noņemta nos, lai labāk uzsūtu sādiņām. Un viena ēdamkarota kakao sviests. Sviestus abus divus, gan šī, gan kakao, ir arī pēc iespējas organiskākus un tīrākus dabūt atrast, ja. Nu, pavisam tīrs mēs Latvijā diez vai atradīsim, bet varbūt tomēr sanāk, jā. Tā kā tik vienkārši var no šīm sastāvdaļām jau kaut ko paveikt. Un izmantot var arī ētriskās eļļas smaržuņai, ja vajag. Kaut gan, atkal es savā gadījumā, tā kā man ir ļoti daudz eļļu, es vienkārši
varu paņemt šo krēmiņu un katrā reizē savu eļļu piepilnāt klāt. Un viņš nav vienā tonītī visu laiku, smaržu tonītī, bet viņš ir dažādos. Un tas man liek iedot tādu, spēlēšanos, ka man var būt dažādi. Man nav viens, bet dažādi. Un šāds krēmiņš var stāvēt līdz 1 mēnesim, nu, būtībā atkarībā varbūt ziemā ilgāk. Bet vasarā ātrāk viņš var sabojāties, nu, teiksim, tā jau sāk bojāties tāpēc dēļ skābekļa un siltuma. Ja gribas cietāku, vairāk pieliek kaut tādu kakao sviestiņu, tad viņš būs tāds cietāks. Viss tas ir izkausējams, visas šīs sastāvdaļas var salikt ūdens peldas trauciņā, katliņā izkausējam, samaisam, atstājam, var pievienot arī E-vitamīnu, ja gribas papildus vēl kaut kādas lietiņas. Nu, tur ir tik brīvi, tas ir tikai tāds skelets, tur var brīvi izpaukt. Un īstenībā ierakstiet internetā, kā pagatavot roku ķermeņa krēmu vienalga, un šo pēc tam saputojot, viņš būs tāds putojošs, tāds ļoti skaists, gaisīgs, ja, tāpēc, ka gaiss tiek viņš tiešām tāds gaisīgs, un izdomāt, kurā trauciņā, kā nodekorēt. Tagad dieniņās tas ir tik, nu, plaši, ja, tur var vienkārši izpausties un izpausties, tā kā tiešām iedvesmojamies, sanākat bariņā kāds kopā, ja, un droši, lai būtu, teiksim, tiešām, ka jūs paņemat tik daudz tās izēvielas, cik jums vajag, izmantojot tos veikaliņus, kas ir šie bez iepakojuma veikaliņi. Nu, mums Jelgavā laikam, diemžēl, vairs nav, mums bija ļoti labs veikaliņš, bet ir, zinu, Rīgā, ir Siguldā, ir Cēsīs, vēl kaut kur tur aiziet un paņemiet tik, cik jums vajag un viss, un ja kāds vēl zina, vienkārši padalēties, kur vēl ir šādi bez iepakojuma veikaliņi, un visu, un izbaudiet, un radiet, un baudiet, un māciet to arī bērniem. Un rezumējot visu kopā, var sakot, tad gan ziedītes specifiskas, ja, gan lūpu balzāmiņas, gan roku ķermeņa krēmiņus, kur mums dzīves lietiņas mūsu ķermenis pēd. Kā saka, es uz sava ķermeņa lieku tikai to, kas ir ēdams. Kas nav ēdams, es nelieku, tāpēc, ka tas, kas nav ēdams, viņš, protams, tas arī sliktās lietiņas, viņas ienāk iekšā ādiņā. Āda tāda pati mute, viņa milzīga mums ir mute, tā kā vienkārši pa šiem daudzajiem gadiem es vienkārši jau nonākusi pie slēdziena, kāpēc man ņemt kaut ko svešu, ka es varu uzradīt pati, un paldies arī uzņēmumam par nepārtrauktu dāvināšanu, bet tā, ka ikdienā mēs lietojam diezgan daudz produktu, viņus vienkārši regulāri katru mēnesi iepērkamies, un mums vienkārši nāk dāvanas tiešām ļoti daudz, un tāpēc ir brīži, kad nevajag nemaz taisīt, jo ir daudz, kas ir iedāvināts, un tad mēs lietojam kaut ko tādu, ko es nemaz šeit Latvijā nedabūtu, jā, tā kā vēl kaut augstvērtīgāku. Tā kā, lai to mūsu radošums un baudām šo dzīvi. Un, mīļās meitenes, iesaku apvienoties un tādā sieviešu spēkā, un tikai sieviešu, arī vīriešiem, kam patīk radoši šādi izpausties, tas nav tikai meitenēm, jā, bet vispār tas spēks, tas tīkla spēks, pieņemsim, nu, tu esi kaut kādā miestiņā viens entuziasta cilvēcīši, kas grib ar kaut ko tādu sašķivrēt, protams, te kaut kādiem dažiem gramiem kaut ko sūtīt, varbūt, nu, tā gribas kaut ko vai nu vairāk var paņemt, protams, vai arī ar kādu vēl dombiedrinu, hei, es tad taisīšu to un to, grib pievienoties, nu, tā tusiņa pēc, uz savās mājās forši, nav nekur specifiski jādomā kādās telpās, kā iekārtot, tak dieniņās tas ir skaistā savā virtuvītē, to sievišķo spēku audzināt, savienoties un iedvesmot arī, lai mūsu meitenes redz meitiņas, kā savstarpēji sievietes vienu otru atbalsta un palīdz. Tas nav tikai par šo, jūs zināt, tas ir par jebko, par visādām gatavošanām, fermentēšanām, maizes cepšanām, un kad tik neko, šitā tēma vienkārši, atkal pajumdi ne tikai svētkos, jebkurā gada laikā būt šim te kaut kādam kopīgam spēkam, kas sanāk, sacentrējamies, viena otru atbalstam, un redzam, ka esam dažādas, un mēs varam uzorganizēt arī pie sevis mājās. Un kāpēc gan ne? Lai top!